Arkādij, Jā. svaigs remonts, vadi ir izvilkti. Kāds ir nākamais solis, kas jādara tālāk? Kārbas salikšana. Vajag saprast, kas pa sienam jums ir, rejgips vai betons. Tad mēs liekam kārbas, vienvietīgās, divvietīgās, piecvietīgās. Tas ir nākošais solis. Un tad tālāk mēs izvēlamies rozetes. Slēdžus, rāmjus, vizuāli. Mums ir kur arī dažādas firmas. Dizainiski arī kantainie, tādi pusapaļi, krāsas dažādas. Protams, arī kvalitāte arī mums salikt tā no paša sakuma, teiksim, no dārgākiem līdz lētākam variantam. Šie ir dārgākie? Šie? Nu, šitais ir virsapmētuma, kad mēs filmējam. Tas ir retro variants, apmēram, ja gribas, bet reāli, kur sākas no šēnes, ja mēs runājam pa iebūvētājiem. Jā. Firma Becker. Un šis metāla? Vai viņš ir vienkārši augsts? Jā, ir. Metāls, plasmas, bet kvalitātes ziņā viens no labākiem, tas, kas mums ir Vācija, Turcija, Lietuva, Francijas nav. Nākošais, kad jūs visu to jau, kas saka, slēdzi vismaz jau uztaisīsi, tad jau varēsi, protams, nopirkt kaut kādu gaismeklu lampu. Kura ir tava mīļākā lampa? Mana mīļākā? Jā, no šīm. Man grūti... Nē, no šīm tikai. No šīm, nē, es tur gribēju tur tā. Man nav tik augsti griezti pašam personīgi. Tur vajag vairāk, lai būtu ne dzīvoklim, privāt mājai. Nu, teiksim, no šitādiem, virs ēdam galda varbūt, tādus var palaist. Lai būtu diezgan, vadi ir diezgan gari. Un ja jums dzīvokli ir 2,50 augstums griestiem, laikam tā kā manam augumam 2 metri tā kā nederēs.